Tātad, parunāsim par vienu detaļu. Mazs sīkums, ko bieži vien pat neievēro, bet, ziniet, sacensību dienā tas var izšķirt visu. Runa ir par ideālu sacensību numura turētāju. Aizveriet acis un iedomājieties, starts tūlīt. Velosipēds ir kā zvērs, perfekti sagatavots, katra skrūvīte pārbaudīta, ķēde eļļaina, viss šķiet ideāli, vai ne? Bet pat uz šāda aparāta viena maza aizmirsta detaļa var sagādāt pamatīgas galvas sāpes. Un tieši tā. Pirmā sadaļa – katra detaļa ir svarīga, un tā tiešām ir. Padomājiet paši, vai tās būtu dubļainās siksiem maratona takas, tehniskie XO apļi vai ātrums gravel sacensībās, pašā augstākajā līmenī katrs sīkums ietekmē rezultātu. Jo sacensību dienā vienkārši nav vietas kompromisiem. Viss ir par fokusu. Katrs vats, katra sekunde ir izšķiroša. Nevienam nav laika uztraukties par aprīkojumu. Svarīgs ir tikai ātrums un trase, kas gaida priekšā. Un te nu mēs nonākam pie tā, ko varētu saukt par neredzamo pretinieku. Un nē, runa nav par konkurentu uz riteņa vai brutālu kāpumu priekšā. Tas ir kaut kas mazāks, daudz kaitinošāks, kas var sabotēt visu smago darbu. Tad kas tas ir? Kas ir tas viens traucēklis, kas var sagraut perfektas sacensības? Atbilde patiesībā ir pārsteidzoši vienkārša. Tas ir nepareizi nostiprināts sacensību numurs. Jā, jūs dzirdējāt pareizi. Tā mazā plasmasas plāksnīte, kam vajadzētu būt tikai formalitātei. Un esmu pārliecināts, ka gandrīz katrs braucējs, kurš izmantojas parastos savilcējus, zina, par ko ir runa. Tā nemitīgā vibrācija un troksnis no numura katrā bedrē. Plāksne, kas beržas gar bremžu trosēm, traucējot to darbību. Vai pats sliktākais tas nestabilais stiprinājums, kas liek numuram kārāties šķībi. Tas ne tikai izskatās neprofesionāli, bet pastāv reāls risks to vienkārši pazaudēt trasē. Bet, katrai problēmai ir risinājums, un šajā gadījumā tas slēpjas tīrā, elegantā inženierijā. Apskatīsim, kā gudrs dizains var pārvērst šīs galvas sāpes par reālu priekšrocību. Viss sākas ar precīzu plānu. Šis 3D modelis tā nav tikai skaista bilde. Tā ir rūpīgi pārdomāta konstrukcija, radīta ar inženiera precizitāti, lai atrisinātu katru no problēmām, par kurām tikko runājām. Un galvenais, kas jāsaprot, ir tas, ka šis nav kaut kāds universāls, gan jau derējs risinājums. Nē, šis ir mērķtiecīgi radīts komponents. Tā uzdevums ir nodrošināt 3 lietas – absolūtu drošību, perfektu simetriju un tīru profesionālu izskatu. Un šeit var redzēt, kā šī ideja kļūst par realitāti. Pārēj no digitālā dizaina ar tām tīrajām līnijām un precīzajām formām līdz gatavam produktam, detaļai, kas ir tikpat izturīga un funkcionāla, kādu inženieri to bija iecerējuši. Ok, iedziļināsimies detaļās. Tas izturīgais skavas mehānisms, tas nozīmē, ka šī lieta nekustēsies ne par milimetru, lai cik skarba būtu trase. Tā uz priekšu vērstā forma, lūk, tas ir īstais game changers. Tā pacēja numura plāksne pāri visām trosēm. Simetriskā montāža apus stūres iznesuma garantē perfektu līdzsvaru. Un viss tik nofiksēts ar skrūvēm, tāpēc stabilitātes ziņā nav absolūti nekādu kompromisu. Labi, nākamais solis. Gatavs uzvarai. Apskatīsimies, kā tas viss izskatās reālajā dzīvē, jo galu galā mērķis ir tikai viens – būt 100% gatavam startā, gatavam cīnīties par uzvaru. Un uzstādīšanās process ir, tas ir neticami vienkāršs. Nav vajadzīgi īpaši instrumenti, nav jābūt mehāniķim. Pāris minūšu laikā velosipēds ir aprīkots ar profesionālu līmeņa numura turētāju. Tātad, lūk, pirmais solis. 2 daļu dizains veido pamatu, kas ir pilnīgi stabils un perfekti simetrisks. Var redzēt, kā turētāji cieši apņem stūri, radot superdrošu bāzi numura plāksnei. Un šis skats no sāna, tas tiešām parāda galveno priekšrocību. Paskatieties, kā numura plāksne ir pacelta pāri bremžu un pārslēdzēju trosēm. Tas nozīmē pilnīgu stūres kustības brīvību un nevainojami ātruma pārslēgšanu, nekādas aizķeršanās, nekādu kompromisu. Un te nu tas ir gala rezultāts. Paskatieties paši. Tīrs, sakārtots, agresīvs. Šis nav tikai aksesuārs, tā ir tā pēdējā detaļa, kas saka, šis braucējs ir ieradies ar nopietniem nolūkiem. Katrs sīkums ir pārdomāts. Un patiesībā tas arī ir viss stāsts. Nekādu kompromisu, nekādu traucēkļu, tikai ātrums.
Kad katra sīkākā lieta ir sakārtota, kad nav nekā, kas novērst uzmanību, paliek tikai viena lieta, uz ko koncentrēties. Un tas ir ceļš uz finiša līniju.